Nedēļas nogalē Jelgavā pulcējās spēcīgākie sporta deju dejotāji, lai gada nozīmīgākajās sacensībās noskaidrotu pašus labākos, kuri Latviju šogad pārstāvēs Eiropas un pasaules sacensībās. Mums ir patreiz labi panākumi. Jauniešu pāris mūsu tātad Denis Gudovskis un Megija Danmorīte ir pagājušā gada decembrī kļuvuši par pasaules čempioniem Latviņamerikas dejās un vēl mēnesi iepriekš arī par pasaules čempioniem 10 dejās. Tagad ir sācies jauns gads, protams, viss sākas no jauna arī viņiem. Viņi joprojām ir jaunieši un mēs ceram no viņiem sagaidīt lielas lietas. Tas nav tikai vienīgais gadījums, arī citur, ņemot vērā Latvijas nelielo iedzīvotāju skaitu. Es domāju, ka mēs varbūt neesam šobrīd pašā augstākajā vilnī, kāda mēs esam bijuši tieši Latvija. Taču es domāju, ka mēs kaunēties mums nevajag. 10 deju sacensībās visiem pāriem jānodemonstrē tiesnešiem savas prasmes 5 standartdejās un 5 Latviņamerikas dejās. Ir starptautiskās sacensības, kurās tiek vērtēts atsevišķi kritēriji. Protams, šie atsevišķie kritēriji tiek iekļaut arī šajā tiesāšanas sistēmā, kas norisinās, pieņemsim, šeit, Latvijas čempionātā, salīdzinošajā principā. Protams, ka varētu teikt, ka faktiski tiesneša pieredze skatās vispārējo skatu. Tas ir ķermeņa līnijas, tas ir kustības kvalitāte, muzikalitāte un kopējā bilde, ja tā drīkst izteikties. Taču, protams, ka tiek vērtēti arī atsevišķi pēdu darbība, tehnika un tam līdzīgas dažādi kritēriji. Junioru grupā ar augstiem sasniegumiem var lepoties Megija un Denis, kuri kopā dejo jau 2,5 gadus. Tā kā Megija ir rīciniece, bet Denis Maskavietis regulāri treniņi ir liels pārbaudījums. Dažādo dzīves vietu dēļ grafiks mums patiesībā ir ļoti sarežģīts, bet mēs atradām kompromisu un trenējamies Slovēnijā, jo tur dzīvo mūsu treneri. Skola tad paliek kā otrā vietā, treniņu process ir pats svarīgākais mums pašlaik. Kāda ir nākotnes nodoma, vai te arī būs saistība? Es domāju, ka jā, es iešu sporta akadēmijā, visticamāk, saistībā ar treneri, jo gribu saistīt savu dzīvi tieši ar treniņu procesu, jo man tas ļoti patīk. Un uzskatu arī ar to, ka tā ir iespēja labi sev parādīt uz citiem audzēkņiem, saviem audzēkņiem. Un ieguldītais darbs atkal ir vainagojies panākumiem. Junioru grupā arī šoreiz 13 tiesnešu vērtējumā par vislabākajiem dejotājiem tika atzīti Megija Morīte un Denis Gudovskis, bet pieaugušo grupā, kas sākās no 19 gadu vecuma, Latvijas čempionu titulu jau 4. reizi ieguva Dana Jākopsone un Marts Puniņš. Jā, ja tu izcīnīsi valsts titulu, tad tev ir iespējas pārstāvēt valsti Eiropas un pasaules čempionātos, Eiropas un pasaules kausos. Esiet kādreiz jau pārstāvējuši? Jā, pagājuši, kad bijām pasaules čempionātā Vīnē, izcīnījām salīdzinoši augsto 10. vietu. Dejošana patiesībā arī izaudzina cilvēku kaut kādā ziņā. Un tas jau ir tapis par dzīvesveidu, tas ir izveidojis mums par to, kas mēs tagad esam. Savukārt junioru 1 grupā par labākiem dejotājiem atzīti Ernests Aksels Dimants un Marija Paščenko, bet junioru 2 grupā Andrejs Griņevičs un Ksenija Rāzina. Latvijas čempionāts ik gadu tiek organizēts citā pilsētā. Šogad pēc ilgāka pārtraukuma tas atkal notika Jelgavā, kur to organizēja sporta deju klubs Lielupe, kas šogad atzīmēs savu 20. gadskārtu. Es teiktu, ka labi. Mēs esam vēl jauni, vēl zaļi šajās te čempionāta grupās, bet mēs izgājām uz startu un tādēļ mēs esam laimīgi.